tā negribu kaut ko apšā. Ak, Dievs. Esiet sveicināti otrajā Blondīna strādā raidījuma epizodē. Šajās sērijās es izmēģinu darbus, kuri varbūt nav tik dzirdēti, taču tikpat svarīgi, lai parādītu jauniešiem darba tirgus iespējas un lai laustu stereotipus par blondīnēm. Šodien es atrodos pie SIA Labie koki, lai noskaidrotu, vai es būtu labs arborists. SIA Labie koki ir uzņēmums, kas nodarbojas ar koku kopšanu, dārzkopību un apkārtējās vides sakārtošanu. Viņi kopi kokus, veido to vainagus, zāģē bīstamos kokus, kā arī rūpējas, lai vide būtu skaista un droša. Šajā epizodē iepazīsim arborista profesiju. Izmēģināsim aprīkojumu, kāpsim kokā un zāģēsim zarus. Es godīgi sakot, līdz šim pat nebiju dzirdējusi par arborista profesiju. Bet izrādās tā prasa ne tikai fizisku spēku, bet arī analītisko domāšanu, milzīgu precizitāti, pacietību un spēju saglabāt mieru augstumā un stresa situācijās. Vai man tas viss ir? To mēs tūlīt noskaidrosim. Ejam skatīties! Mani sauc Jānis Muzikants. Es esmu Latvijā un Eiropā certificēts arborists. Strādāju labajos kokos. Arborists ir tāda profesija, kas būtībā palīdz cilvēkiem un kokiem sadzīvot. Tipiskā darba diena būtu, ka mēs satiekamies bāzes vietā, tas ir pie Piņķiem, pie Babītas ezera. Mēs savācam vajadzīgo ekipējumu, darba uzdevumam, tad braucam uz objektu. Ierodoties objektā, parasti ir jau mums informācija par to, kas tas būs jādara. Satiekam klientu vai, teiksim, iepirkumu gadījumā kādreiz arī jau paši ķeramies pie darba. Sakopjam kokus un dienas beigās, pēc tam taisam arī varbūt bildes atskaitas. Braucam atpakaļ uz bāzes vietu, saliekam ekipējumu atkal visus vietās un esam gatavi nākamajai dienai. Šī profesija svarīga tāpēc, ka mēs nodrošinam to, lai pilsētā cilvēkiem būtu gan zaļa un pieejama vide, gan vienlaikus arī droša vide, jo pilsētas vidē kopā ar cilvēkiem koku stāvoklis ir jāuzrauga un jārūpēj par to, lai tie būtu droši apkārtējiem. Šajā profesijā interesants ir fakts, ka katru dienu tev ir cits uzdevums. Un interesanti arī tas, ka ļoti labi redzēt darbu rezultātu. Teiksim, izdari savu darbu un tu redzi, kā bija pirms tam un redzi uzreiz to efektu. Viena no interesantākajiem kokiem, ko aprūpēt, ir lieli veci koki, jo šiem kokiem ir ļoti sena vēsture un viņiem ir liela bioloģiskā vērtība. Un tajos vajag ļoti uzmanīgi skatīties, kā viņus kopt, lai viņi ilgāk dzīvotu. Esterē šodien būs uzdevums vienām no koku kopšanas veidiem, kas saucās mākslīgā koku formu veidošana. Šajā gadījumā tā būs polardēšana, kad mēs varam paskatīties varbūt uz šo pusi jau, ka redzam šeit pie tām galvām jaunie dzinumi, viņi tiek nogriezti atpakaļ tieši pie tām vecajām vietiņām, tāds zara paresninājums, un turpat viņu nogriežot, atkal viss tāds paliek tāds apaļš, un tajās pašās vietās pēc tam nāks jauni dzinumi, un ar gadiem tās polargalvas tāpēc veidojās vien lielākas. Un tev tātad uzdevums būs iekāpt kokā. Mēs kāpsim divatā un uztaisīt dažas polargalvas, teiksim, nogriezt ar šķērītēm. Tas, kas tev būs vajadzīgs, lai šo darbu beigtu, viena no svarīgām lietām ir ķivere. Tas ir visiem darbiem augstumā. Tā kā man viņu vilkt virsū? Viņa vienkārši tā kā parastā. Stikliņu uz priekšu. Pēc sanākas šitā? Jā, pamēģini šitā tad lejupastīties. Aizrīt nost. Nē, tad ir ok, jā. Tad vajadzētu būt ok. Var vilkt, vestīt, var patiesībā arī nevilkt. Mēs, teiksim, ja tu esi sarkanāta, arī pietiekami redzama. Austiņas, kas te ir? Tās būtībā ir, tad, ja tu darbojies ar motorzāģi vai šķeldotāju vai kādu citu iekārtu, kam ir liels skaļas augstums, jo virs 80 decibeliem vajadzīgs lietot austiņas. Nu jā, Īpaši, ja tu ilgstoši darbojies ar visādiem skaļiem instrumentiem. Briesmīgi bail no augstuma. Tā kā es tiešām esmu tas, kurš nekādos torņos nekur nekāpst, tāpēc kāpt kokā. Bet laikam, vienmēr jāpārvar savas bailes, tāpēc es to tagad darīšu. Un varbūt būšu arborists, kas to zina. Nākotnē vēl daudz kas priekšā. Varbūt es tev starp citu pateikt, ka
viens no mūsu uzņēmuma, mums ir arī dārznieks uzņēmumā. Viens puisis atnāca ar mums uz cirpšanas objektu. Un mēs izdomājām, uzbraucam augšā ar pacēlāju, cik augstu var. Viņam bija baila augstuma. Un tajā dienā viņš saprata, ka vispār viņš labprāt izmācītos par arboristu arī. Tu kļuvi par arboristu? Jā. Lai kļūtu par arboristu, var mācīties Bulduru dārzkopības vidusskolā. Klātienē mācoties 1 gads, un neklātienē 1,5 gadi. Tev iedod cimdus. Jep. Cimdus, teiksim, uzvelkam parasti jau diezgan sākumā darbam. Esmu nākamais arborists. Bet sanāk, jums tāds bīstamākais moments ir bijis, kad jūs stāstījāt, ka jums tas tā kā koks tur, kā jūs teicāt? Vai jūs kādreiz pats esat nokritis no koka? Šāda veida liepā man ir sanācis tā, ka man ir izlūzus asis, kurā es biju drošinājies. Tā bija liepa, kas bija iepriekš kokiem. To var redzēt patiesībā skatoties un arī šīm liepām. Pak šī ir arborists, jūs tā kā... Tā ir mana privātā soma ar manu ekstēmu. Jā, es laikam... Tur vēl pārāk daudz nav jālikt pašlaik iekšā. Fiziskās prasības noteikti būtu fiziskā izturība. Ne tik ļoti kā tieši spēks. Spēks arī vajadzīgs, bet galvenais ir izturība, lai ilgu laiku var, teiksim, darboties kokā un sevi arī tā kā pārlieku nenokausēt, lai varētu šo darbu darīt. Man baigi grūti caur tām brillēm redzēt, jo tā kā... Tev viņas nav obligāti jāliek, tu visu laiku. Es domāju, es laikam droši jūs pēc viņas ir mazliet aizsvīst. Teiksim, tagad tev viņas nav jāliek. Vajadzēja būt, ka var pacelt uz augšu. Jā, ok, super. Un tiklīdz kā, tāpatās kā es to, man tā kustība ir refleksā jau. Jā, tagad es sāku šo raidījumu un noteikti es nebiju domājis, ka kāpšu kokā jau 2. epizodē, bet you never know what's gonna happen. Tā man ir, es kāpu iekšā tagad, jā. Es šitā es kāpu? Noliec vienkārši tā un kāp tā kā, jā. Tā kā bikses velk, ja? Kā bikses velk būtībā, jā. Kā šitā? Kas man tālāk? Tagad, kad tu aiztaisi ciet. Pag es neredzu ar matiem. Tā. Rādi. Toreiz just, cik tev cieši, necieši. Tāda lieta, šie te gredzeni, sānu, ir domāti drošības ir, lai liktu viņu. Tad citu, viena no izplatītākajām traumām ir netīšām sev ar zāģīti kaut kur uzsist. Tas, kas tam zāģītim svarīgi ir, vienkārši, ka tu turi kaut ko, neturi rokas nekur krustā. Tev, teiksim, būtu šitam te zars, lai tev nav roka apakšā. Man iekšā ir nereāls stress. Es tiešām nevaru pateikt. Man ļoti vajag uz tualeti, bet tāpēc, ka es stresa dēļ, es vienkārši gribu, lai šis ātrāk veidas. Es arī nežēlīgi gribu uzkāpt kokā tagad, bet man ir bail to darīt. Bet es ceru, ka viss būs kārtībā. Sākumā tu kāpsi vienkārši augšā pa tām trepēm. Jā. Es varu, teiksim, iekāpt pirms tevis. Tieši tā, negribu kāpt augšā. Nevajadzētu man to darīt. Es kāpu, jā. Tad, kad kāpjam iekšā kokā, tad tu vari likt priekšā to vizierīti, lai tev nebūtu. Dievs. Tā, tagad var kāpt arī augstāk, droši. Vajag? Jā. Es varbūt varu tepat pazāģēt. Kāp. Man bail ir. Tu vari tagad tikai pie virs arī turēties. Var neturēties pie zara. Sāksim ar to, ka mēs stāvēsim projām šeit. Jā, stāv labāk šeit. Un tagad pamēģinās atgāzties atpakaļ. Pasties, redz, kā es stāvu? Jā. Stāvu šitā te būtībā. Jā. Es uzticos savam ekipējumam. Un es esmu pie šīm polergalvām tieši tādā vietā, kur es varu vairākus no viņām aizsniegt. Tagad, teiksim, var paņemt, izvilkt savu šķērītes. Es varu to pamēģināt, ja? Reku skaties, jā, šķērs ir ļoti asas. Jā. Es, teiksim, pirmo reizi, kad viņas dabūju, es netīšām sagriezu sev pirkstu ar cimdu. Tā, un es tā pateikšu, tā vieta, kur jāgriež, ir zara valnītis. Tas ir parisinājums tieši pie stiprinājuma pie stumbra vai cita zara. Pieturēt tieši šito zaru ar otru roku, no tā, ka tu vari viņu pieliekt, fiksēt tādā pozīcijā, ka viņš tev nekrīt un neiet projām. Jā. Izmanto kājas, jo kājām daudz vieglāk tavu svaru ir dabūt uz augšu. Jā, man ar kājām ir briesmīgā baila kāpt vairāk. Teiksim, tagad aiz tevis ir, redzi, zars. Tas, ko tev būtu jāizdara, lai viņu dabūtu,
tev ir jāpagriežās šādi un jāgriež šitā te. Neturies rokām, tu ar rokām var turēties pie tā zara. Vai turēt, teiksim, tieši to pašu zaru, jo tu ar viņu mazliet, kad viņš ir lokans, tu ar viņu pakustināt drusciņu, lai tev vieglāk tiktu pie tām vietām. Pēc šitā, man liekas, man vairs no augstuma nebūs bail. Bet cik vispār Latvijā ir arboristi? Tie uzņēmumi, teiksim, ir diezgan tādi mazi, lielākā daļa. Labie koki ir lielākais, ne tikai Latvijā, bet Baltijā. Bet ir daudz mazie uzņēmumi, kur, teiksim, ir līdz kādiem 10 varbūt darbiniekiem vai pat mazāk. Daudz arboristi, kas darbojās privāti, individuāli. Nē, nu, es tā kā uzticos tām virmēm, bet no otras puses man reāli bailes, gribu ātrāk tik lejā. Redz, ka tu sāc jau uzticēties, ka tu zini, ka tā sistēma tev tur, nu tiešām. Jā. Tu vari stāvēt šādi. Vai es varu pamēģināt? Tu vari mierīgi kustēties. Tev, teiksim, iztēlojies, ka man būtu šeit nevis jānogriež, bet man būtu jāzāģē zars. Un es teiksim tagad paņemtu, es to zaru vienkārši ar otru roku turēt. Es šādi mierīgi turos. Ak, nē, es tā nevaru. Es paņēmu to zaru, nometu citā vietā, kur es redzu, ka ir brīvs. Cenšos neskatīties tā baigi uz leju, jo man ir briesmīgi bail. Un kā parasti saka, ja tu neskaties uz leju, tad tev viss būs kārtībā. Un es laikam ņemšu šo kā piemēru. Un tagad es kāpu pašā augšā. Ārpēc man liekas, ka es te bišķi jūku prātā runājot tā kā ar sevi. Bet tiešām respekts arboristiem. Nu, un mēģini tagad uzkāpt augšā līdz šajienei. Ja tu ķeries pie zariem, skaties, teiksim, tas, kas pie kā tev ir labā roka, tas ir mazliet resnāks, tur viņam tā kā drusciņi tālāk no stumbra. Ja tu ķeries pie kaut kāda tieva zara, tad gan tev vajag pie pašu stumbra, jo viņš noteikti būs daudz vājāks. Es tev pateikšu, ka, teiksim, mums arī ir sistēmas, kas palīdz uzkāpt tā kā tajā kokā augstāk. Bet, nu, priekš tikai maziņiem kociņiem mēs, protams, neizmantojam, tad mēs izmantojam tā kā rokas, kājas. Sporta zāle pēc šitā būs atmaksājusies. Nu jā. Okay. Bezmaksas treniņš. Rīktīgs ārprāts, kā man rīt muskuļi sāpēs. Uj. Okay. Tā. Tajā vietā nekāp, tur tev visticamāk, ka lūzīs. Jā. Tāpēc tā vieta tāda neforša. Nu, re, un tagad tur lēnā garā ielīst pa starpu te. Basties, te jau ir ērta vietiņa, kur nostāties. Cirēs saka, ka lielākā daļa no darba ir tikt augšā. Es tagad atrodos augšā, esmu uzkāpus augšā kopā ar Jāni, arboristu. Tiešām briesmīgi bailīgi, es te turos. Re, kur paskatieties, kā viss izskatās. Man ir nereāli bail. Kā jūs pats jums tāda ikdiena, vai ne? Man tā ir ikdiena, jā. Ikdiena. Šis ir maziņš kociņš. Priekš mums arboristiem. Bet tur kaut ko ir jāsāk. Tagad skaties, lai tev tā virve vienkārši iet uz leju. Zini, kā tu vari darīt vēl? Atries pie zariem. Turi roku apakšā šitien te. Viena roka uz virs un otra roka apakšā. Reku mēs tev, teiksim, paņemsim šo te galu. Izlaidīsim pa to pašu vietu, citādi tu nolaidīsi uz leju, viņš tev pārkritīs te pāri. Okay. Un karabīna lidos pa galvu. Aha. Nu, redzi, laižamies reizē. Ui, pagam man te koks. Mierīgi. Estrei priekš pirmās reizes kāpšanai kokā sanāca diezgan labi. No 1 līdz 10 es vērtētu uz 7. Es domāju, ka Estrei vienkārši jāpierod vairāk pie visādiem etapiem veidiem. Un tas ir tas galvenais. Teiksim, tām pašām karabīnēm ir grūti sākumā pierast. Ak, Dievs. Nē, nu viss, es tagad kāpšu kokos. Tagad. No. Tagad. Tur tā soma ir. Laidies, tu jau domāju, ka tu somā iekritīs. Es ceru, ka nē. Ak, Dievs. Tikko uzkāpu kokā. Un es teiktu, diezgan lielā 9, 10, mēs man liekas 8, 9, 10 metri, ja? Kādi 8? Tā kā 3, 4 Kristapa porziņi. Estrei nesanāca karabīnas attaisīt ar bieziem cimdiem, kas ir saprotami. Mazliet pagrūti viņai bija nogriezt uzreiz tos sariņus,
Bet tā lieta, ko es varu pateikt, ja Estere gribētu, viņa varētu būt labs arborists. Jo tā lieta izskatās sarežģīta un labs arborists liek tai lietai izstīties varbūt vienkāršai no malas. Tāpēc, ka ar laiku pierodot arī viņi paliek vienkārši. Ko es novēlētu jauniešiem, es novēlu viņiem atrast dzīvē tādu nodarbošanos, kas viņiem patīk. Nav svarīgi, vai tas, teiksim, būtu arborists, vai tā būtu kāda cita lieta, bet lai viņi iet uz darbu, lai viņi savā dzīvē dara tiešām to, kas viņus interesē, kas sagādā prieku. Man tagad vēl tas viss šoks nostājas lejā, jo es tiešām tikko uzkāpu kokā, un es nebiju domājis, ka man otrā raidījuma epizode būs ar arboristu, kad es kāpu kokā. Bet noteikti iesaka šādu profesiju. Tiešām milzīgs paldies Sijai, Labie koki un Jānim par to, ka visa epizode bija ar mani klāt. Un vienkārši wow, šāda darba tiešām nepieciešama un vajadzīga, jo paskatieties, cik apkārt izskatās smuki koki. Mēs salīdzinām, jā, kā jau es teicu, reku šāds te koks un reku tur tālāk vēl. Bet tiešām, arborists ir tiešām ļoti svarīga profesija un ļoti vajadzīga profesija.